Mēs tuvojamies brīdim, kad Latvija, Lietuva un Igaunija kopīgi pievienosies Eiropas enerģētiskajai sistēmai un atslēgsimies no tā saucamās BRELL tīkla. Sistēma operatori Baltijā kopumā ir izdarījuši milzīgu darbu, lai mēs droši un stabili pārslēgtos un lai neviens iedzīvotājs to pat nepamanītu. Tas notiks pakāpeniski. Sākumā atvienosies Lietuva, pēc tam Latvija un pēc tam Igaunija. Runājot par mūsu infrastruktūras drošību, šeit ir cieša sadarbība ar Iekšlietu ministriju, lai mums būtu papildus drošības sajūta un lai mūsu infrastruktūra būtu lielākā drošībā. Iekšlietu ministrija šajās dienās strādās režīmā 7/24, gan valsts policijā, gan valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā ir izveidot operatīvās vadības centri ciešākai sadarbībai gan ar KEM ministriju, gan ar valsts drošības dienestu, gan arī ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Tāpat tās arī informācijas centrs strādās pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu sakaru nepārtrauktību. Mēs gatavojamies šim lielajam notikumam un lai būtu gatavībā reaģēt, ja nepieciešams, uz jebkuru izaicinājumu.